Akciju sabiedrība Rīgas Siltums ir lielākais siltumenerģijas piegādātājs Rīgā, kas veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un sadali. Rīgas Siltums ir moderns, inovatīvs siltumapgādes uzņēmums, kas rāda priekšzīmi ne tikai Latvijas, bet arī Baltijas uzņēmumiem. Tas ir liels uzņēmums. Šeit ir stabilitātes sajūta, stabila alga un sociālās garantijas. Šeit ir augstas darba drošības prasības tieši darba vietā. Man gribās teikt, ka Rīgas Siltums pirmām kārtām ir Rīgas Siltuma kolektīvs. Cilvēki, kas pašaizliedzīgi strādā Rīgas Siltumā. Mēs izmantojam 21. gadsimta tehnoloģijas, kas vēl tikai top citas valstis. 20 gados izveidējās laba komanda, kura spējīga realizēt, jebkuros uzdevumus, sekot jaunam tehnoloģijām. Mēs varam tiešām lepoties, ka mēs paņemam visu to labāko, kas šobrīd spēj piegādāt zinātnē. Uzņēmums Rīgas Siltums ir radīts, lai nodrošinātu drošu un ilgspējīgu siltuma apgādi Rīgas iedzīvotājiem. Uzņēmumā Rīgas Siltums strādā teju 1000 darbinieku, kuri 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā apzinīgi veic savus darba pienākumus, lai pilsētas iedzīvotājiem mājokļos būtu silti. Centralizētu siltumapgādes sistēmu Rīgā sāka veidot pagājušā gadsimta 50. gados, un tā saistīta ar Rīgas termoelektrostacijas celtniecību. Netālu no Ķīšezara to barats, spēka, gaismas un siltuma avots Rīgas termoelektrocentrālē. Tā ir pirmā šāda veida celtne Baltijas republikās. No šejienes uz galvaspilsētas rūpnīcām, fabrikām un dzīvokļiem plūdīs elektriskā enerģija, bet pa caurulēm karsts ūdens telpu apsildīšanai. Iepriekš siltumu nodrošināja katlu mājas namu pagrabos, kur izmantoja ogles un malku. Interesants ir fakts, ka vietējā vara TEC celtniecībai sākotnēji vēlējās piesaistīt gulāgu ieslodzījumu vietu kontingentu, tomēr PSRS ministru padome šādu priekšlikumu noraidīja. TEC celtniecība tika sākta 1951. un pabeigta 1955. gadā, bet pirmās siltuma trases pieslēgtas 3 gadus vēlāk. 1956. gadā Rīgas ostas dzīvojamo ēku siltumapgādi sāka siltumcentrāle Andrejsala. Līdz 1960. gadam pirmā siltumtrase tika pagarināta jau līdz centrālajai dzelzceļa stacijai. Jaunu rūpniecības uzņēmumu un dzīvojamo masīvu celtniecība radīja nepieciešamību palielināt siltumražošanas jaudas. 1974. gadā Rīgai siltumu sāka piegādāt arī TEC 2. Šīs laiks atspoguļots Jāņa Streiča filmā Mans draugs nenopietns cilvēks. Labdien, biedri Jākapšon! Priekšniecība uztrauc, tad jau viss būs kārtībā. Labākās brigādes brigadieri. Vai komjaunatnes starmeti lasījāt? Te neiznāk jau laika lasīt, kas tad strādās, ja viss tos papīrs lasīt. Tika uzbūvētas siltumcentrāles Ķengaraks, Daugavgrīva, Imanta un Ziepniekkalns, kā arī rekonstruētas un modernizētas atsevišķiem uzņēmumiem piederošās katlu mājas Zasulauks un Vecmilgrāvis, kuras tika iekļautas centralizētajā siltumapgādes sistēmā. Līdz pagājušā gadsimta 90. gadiem Rīgas apgādi ar siltumu nodrošināja vairāki uzņēmumi. 1996. gada 14. martā tika izveidots Rīgas Siltums, kas savu darbību sāka tā paša gada 1. maijā. Tas savā paspārnē ņēma visas siltumsaimniecības, kļūstot par vienotu Rīgas siltumapgādes uzņēmumu. Viss tā procedūra, kad sākās tā apvienošana, bija interesanti. Un tad arī jūtas tas, ka tu esi kaut kas globāls, kaut kas notiek tiešām nopietns, un tad arī uzņem viņu tā kā savu to daļu, kur tu dzīvo lielāko daļu, tu esi šeit uz vietas, un tu saproti, ka tev gribās būt vajadzīgam, un arī gribās, lai tevi novērtē. Tā arī uzņēma to, tā kā otru savu ģimeni. Siltumapgādes saimniecība tajā laikā bija tehnoloģiski novecojusi, daļa siltumtrašu bija avārijas stāvoklī, steidzami bija jāsāk tās sakārtošana un atjaunošana. Galvenais bija mērķis kvalitatīva siltumenerģijas padeve organizēt iedzīvotājiem, lai būtu minimālas pārtraukumi. Otrais mērķis samazināt siltumzudumus, jo tie bija uzsākot darbību 96. gada milzīgi, bija vairāk kā 25%, tagad sasniegt 13% un zemāk. Kā pašu pirmo darbu mēs toreizējā Rīgas Siltuma valde redzējām, ka ir straujos tempos nepieciešams apgādāt visus klientus ar
siltuma uzskaiti. Daudz izteica pretenzijas par piegādāto siltuma apjomu, jo rēķini tika veidoti matemātiski sarēķinot saražoto sistēmā ielaisto siltumu daudzumu proporcionāli ēku siltumslodzēm to dalot. Daudz bija, kur jālikvidē cieta kurināma katlumājas, kuras uzsākot darbību bija ap 90, tagad nevienas nav. Un vidējas un mazas jaudas katlumājas, tad viņi automatizētas. Tie visi pasākumi deva rezultātu. Bija nepieciešama arī visas siltumapgādes sistēmas rehabilitācija, ko sāka likvidējot centrālos siltumpunktus. Laikā no 1999. līdz 2002. gadam, pateicoties Pasaules bankas un Zviedrijas starptautiskās attīstības aģentūras izstrādātajam Rīgas siltumapgādes rehabilitācijas projektam, tika likvidēti 185 centrālie siltumpunkti. To vietā tika uzstādīti moderni individuālie siltummezgli. Tad samazinājām zudumus un arī paaugstinājām kvalitāti. Pēc siltummezgla izbūves automatizēto katrs mājas īpašnieks vai māja īpašuma kopums var izvēlēties tādu temperatūras režīmu, kādu viņi vēlās. 2003. gadā uzņēmums Rīgas siltums spēra nākamo būtisko soli attīstībā līdzās siltumenerģijai, sākot ražot arī elektroenerģiju. Pirmais siltumavots, kas darbojas koģenerācijas režīmā, bija katlumāja Viestura prospektā, kur tika uzstādīts gāzes dzinējs ar elektrisko jaudu 0,5 megavati. Saražoto elektroenerģiju mēs izmantojam pašvajadzībām un pārpalikumu pārdevam Latvenergo. Attīstot šo virzienu tālāk, nākošais solis mums bija Daugavgrīvā šķeldes katlumājām, tvaiku turbīnu uzstādījām, un tajā brīdī mēs redzējām, ka šis virziens ir pareizs. Mēs varam samazināt savas ražošanas izmaksas un padarīt daudz efektīgāku ražošanu. Mēs 2006. gadā izbūvējam siltumcentrālē Imanta šo 47 megavati tecu. Siltumcentrāle Imanta 2010. gadā kļuva par pirmo triģenerācijas centrāli. Tajā uzstādīts absorpcijas tipa siltumsūknis. Tika uzbūvētas arī 38 modernas automatizētas gāzes katlumājas, kuras attālināti uzrauga dispečeru dienesta darbinieki. Pirms 10 gadiem nevienam prātā neienāca, ka datus varētu iegūt automātiski. 2010. gadā tika sākta siltumenerģijas skaitītāju rādījumu automātiskās nolasīšanas sistēmas izveide. Šodien siltumenerģijas skaitītāju rādījumi noteiktā laikā tiek nolasīti automātiski, pilnībā izslēdzot cilvēka faktoru. Turklāt datu ikdienas analīze ļauj operatīvi konstatēt defektus siltummezglu darbībā un tos savlaicīgi novērst. 20 gadu laikā notikusi arī plānveidīga siltumtrašu renovācija, kas ļāvusi siltuma zudumus tajās samazināt 2,8 reizes. To mēs esam panākuši, nomainot kopumā aptuveni 400 km šajos 20 gados siltumtīklu. Šobrīd mūsu plāni plešas vēl tālāk un perspektīvā esam iezīmējuši izmantot jaunākās tehnoloģijas, lai šo siltumtīklu pārbūvi veiktu pēc iespējas augstu tehnoloģiski un samazinātu siltuma zudumus vēl vairāk. Modernās rūpnieciski izolētās caurules ir apgādātas ar īpašu signalizācijas sistēmu, kas ļauj ātri un precīzi konstatēt bojājumu vietu, tā samazinot remontu izmaksas un noplūdes novēršanas laiku. Nākamais solis uzņēmuma attīstībā ir biokurināmā, proti šķeldas īpatsvara palielināšana kurināmā bilancē. Tas samazina atkarību no importētās gāzes. Ņemot vērā, kas notiek Eiropā un pasaulē, Rīgas siltums atsakās no gāzes. Pāriet uz biokurināmo, videi draudzīgu kurināmo. Šobrīd jau ir izbūvēts un nodotas eksploatācijai 2 siltumcentrāles. Viena ir siltumcentrāle Ziepnikalns un otra ir siltumcentrāle Zesolaugs. Abas siltumcentrāles mēs izmantojam šķeldu. Pats galvenais, pateicoties šo projektu realizācijai, mēs bijām spējuši samazināt siltuma tarifu visiem rīzniekiem par 3%. Viena no akciju sabiedrības Rīgas siltums darbības vērtībām ir saudzīga attieksme pret vidi un tālredzīga, ilgtspējīga dabas resursu izmantošana. Uzņēmums arī nākotnē plāno realizēt projektus, kas padarīs to videi vēl draudzīgāku. Rīgas siltums iesaistījies arī mežu atjaunošanā. Ir iecerē izbūvēt vēl 2 siltumcentrāles tikai jau šajā labajā krastā.
ar kopējo siltuma jaudu 96 MW. Un tas, protams, uzreiz pacels arī kopējo zaļas enerģijas procentu tajā bilansē, un attiecīgi mēs arī plānojam samazināt siltuma enerģijas tarifu rīdzniekiem, un kopējais samazinājums varētu sasniegt pat 5%. Pagājušā gadsimta 50. gados tika uzsākta Rīgas centralizētās siltumapgādes sistēmas izveide, uzbūvējot pirmo termoelektrocentrāli. Tagad to veido 5 siltumcentrāles, 38 mazas un vidējas katlu mājas un 800 km siltumtīklu. Jau 20 gadu centralizēto siltumapgādi Rīgā nodrošina akciju sabiedrība Rīgas siltums.